grāmata, plūdoņa, tur poēmas, jā, un tad tie var rati gari plati, ratiem garām traucrība, un tā tālāk, un tad velk un izvelk savu dēlu līķi, jā, un par tīreli veidzīti mākoņi skrēja, bar sauju, Tas bija briesmīgi. Tāda kā bija man pirmoreiz. Un šitās lietas man baigi iepilnāja. Es biju tādā pašā šokā, ka mēs ļoti sēžam un nu, tad tās, jā, un tad tā interesi radās, jā, un tad es kaut ko tur mēģināju, bet ja tā paskatos atpakaļ, tad tā, naivi, bet es zināju, ka nekad negribējuši tā, kā lai būtu uz kartiņām, ko rakstīt apsveikums, jā, vajadzēja višķiņu vairāk kaut kā, jā, to atšķirību vienmēr, jūtu, kad tā dziļāk kaut ko, jā, ne tā, jā, un tad, cik nav žēl, jā. Bet ar tām burām, klausies, tev tomēr sanāca tā, ka var rakstīt uz kapakmeņiem vai pantiņa arī uz... Uz kapakmeņiem arī varētu Nē, tas stāsts, visi tā veidojas stāsts. Aivars atgriezās no kārtējā staigāšanas gājiena, un man uzdāvināja svētceļojums, laikam bija nosaukums Dzeļoļu krājumus vienā eksemplārā. Pats sasējis ar līpleni, tiesējis kaut kā padrukājis, un tur bija pilguns, ko rakstītie dzeļoļi. Un es tagad viņus lasu, un es izlasu to pa vēju, es paklāju, vai tā jau nav niekošanās, tā ir himna jau, vai Carnikava. Un nebija neviens pamanījis, un tā es viņu teicu, visu laiku pa brīdim to. Tagad to, ko Gundars saka, tagad ir pa to vienu eksemplāru, vai ne? Man viņš stāmājas, vienu eksemplāru. Tas ir unikāls, tas ir kādreiz maksās ļoti dārgi naudu. Bet tie dzejoļi tagad būs tagad šovasar tajā krājumā, kas tagad iznāks, ja? Un ceļš bez krustcelēm, staigātāju piezīmes, ja? Jo man viens tur saimnieks, pie kā es agrāk biju bijis, viņš saka, staigātājs, ja, čau, ja, bet ceļš bez krustcelēm, jo liedaks gar jūru visu laiku iet, un tur ceļš bez krustcelēm, ja, tur droši dot tik tālāk uz priekšu, ne, un neapmaldīsies, ja. Ja upes nesauc. Par savu krastu, ne, un tā tālāk, ja. Ja upes nesauc par krustcelēm. Arī, ja. Vai ne? Arī, jā. Bet ja tu ej gar jūru un tev ir upe priekšā. Nē, es viņu apēju, bet tas nav krustcele. Ja, man nav, jā, es zinu, ka es viņu tur apiešu un atnākšu atpakaļ, jā, bet tā nav krustcele manā. Bet ir stāsts no staigātāju piedzīvējumiem, tas bija ar pie Dūmeļu kapiem un ar to Kurzemes saistīts. Viņš kaut kad nedēļas sākumā ir devies ceļā, visi ģimene, visi saprot, ka viņš ir ceļā, un kaut kad būs atpakaļ. Un tagad kaut kad piekdien man zvana viņa dzīves biedra un saka, viņš Gunnar, vai Aivars nav devis kādu ziņu, visu no neviens kopā, viņi nezina, kur viņš ir, nekā, nav ziņu. Svētdien vakar, no rīta man jau zvana satraukta dzīves biedra un saka, viņi jau sazinās, viņi domā, vai es nezinu Interpolu telefonu numuru, ir jāzvan policija, jo dzējnieks ir pazudis, neatbild nav nekas, nav kontakta nav. Jā, var dzīvot bez dzējnieka, dzējnieks pazudis, pāris stundām, dzējnieks ieroda pa Stīnas krodiņā, brūni. Kur viņš bija? Pēc tam, kad sākam tīt filmu, viņš kādā trešdienā vai kur ir ēdis zivi konservus, viņš kā taupīgs, viņš apēd zivi konservus un ēji palaid iekšā. Viņš ļoti labs sēņu gads bija. Viņš bija salasījis kaut kādu sēnīti un te bunga uzteps. Dažs dienas bija pazudus. Stāstos vienmēr, kā Gundars saka, stāstos vajag dramatizēt to lietu. Tad ir Dūmeļu kapi, un tad ir kafija, tas ir tā nāciet. Bet dažas dienas pa visu kaut Jā. Bet par to, ka tur tajā bunģā tur paliek, tas ir, kad man ir, mugursom tu, un tad vajag tā, lai tev būtu minimāli tev, ja, neko lieku, prom, nekā nav, ja, pat ne cirvīša nav, nekā nav, ja. Un tad ir tā viena buņģa, ne, un tad tu izmanto viņu kā pannu, ja, tu tur beigās var sēnis. Dievu dod sēnis, un kāds nevar. Man liekas, kas... Vai vienalga, kas tas. Jā, vat vienalga, ar to vienalga. Paldies, jā. Un tad bija vienalga kāda sēnis, tik uzsācis.